Piecelsimies svēto rakstu vārdiem no jau lasīta evaņģēlija teksta. Kad Jēzus piedzima Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redz, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Mūžīgais Dievs, mēs dažādi varam saskarties ar Tavu klātbūtni un Tavu tuvošanos. Tam, kam vajadzētu būt kā priekam, jo mēs varam sastapties ar visas svētības, patiesības un labuma avotu ar Tevi, tas reizēm cilvēkus satrauc un izbiedē, kā tas notika ar Hērodu. Māci mums, Dievs, tā dzīvot, ka Tava tuvošanās mūsos modina prieku, nevis izbailes. Paldies, ka Tu arī tagad nāc pie mums savā žēlastībā. Un es lūdzu, ka mēs varam šajā brīdī nesalīdzināties viens ar otru, bet ļaut, lai Tu mūs salīdzini ar sevi. To lūdzam, Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šodien mēs esam lasījuši svēto rakstu tekstu, ko bieži lasa Zvaigznes dienā. Un kāds fragments noteikti no šiem tekstiem mēs arī pieminēsim janvārī, kad svinēsim Zvaigznes dienu. Bet šodien mēs to lasām kontekstā ar ķēniņu Hērodu, kurš arī ir Ziemassvētku stāstā pamanāms un nozīmīga figūra. Aizvadītās svētdienās mēs esam mācījušies no diviem ļoti ietekmīgiem cilvēkiem, no kuriem daudz ko mēs varam mācīties un no kuriem varam iedvesmoties, kuru piemēru varam ņemt vērā. Un tā, protams, ir Jēzus māte Marija un Jāzeps. Kā viņi bija atvērti Dievam, un tāpēc Dievs viņus varēja lietot. Un viņi bija atvērti Dievam ne tikai tad, kad viss notika tā, kā viņi to bija iztēlojušies, bet viņi palika Dievu priekšā atvērti un pazemīgi un gatavi nevis diktēt Dievam savus nosacījumus, it kā tā veidotos laba, ideāla dzīve, bet pieņemt to, ka Dievs vada tavu dzīvi, jo Viņš zina labāk. Bet šodien mēs apstājamies pie Hēroda, pie piemēra par to, kā nevajadzētu dzīvot un kādu mantojumu noteikti nevajadzētu atstāt pēc sevis. Tā ir Hēroda dzīve. Vispirms redzēt, tas, ko mums šis svēto rakstu notikums apliecina un atgādina, ir tas, ko varbūt mums netik labprāt gribās atzīt arī savā dzīvē. Proti, kad piedzimst Jēzus, kad tuvojas Dievs, tad saduras divas valstības, tā varētu sacīt. Tā viena būtu, mēs viņu varētu saukt noteikti dažādi, bet sauksim to par to mūsu ego valstību. Par to cilvēku iekšējo sistēmu, kas meklē kontroli, drošību, turpat arī atzinību, atpazīstamību, zināmas garantijas dzīvē. Protams, mēs neviens arī bez tā visa nevaram pilnīgi iztikt. Mēs dzīvojam materiālā pasaulē un mēs esam sociāls būtnes un arī mūsu ego ir kādas arī normālas vajadzības. Bet tā otra valstība, kurai tomēr vajadzētu dzīvē ņemt virsroku, un nekad tai ego valstībai nevajadzētu valdīt par visu mūsu dzīvi, bet viņu vajadzētu tā kā pakļaut kādai lielākai realitātei. Lielākai valstībai ir Dieva valstība. Tā ir realitāte, kur miers netiek izcīnīts ar spēku, ar saņemšanos, bet kur miers tiek saņemts kā dāvana, kur vara netiek citiem uzspiesta
un savās rokās sagrābta, bet kur mēs savu varu iemācāmies nolikt pielūgsmē pie Dieva, kā to gudrie darīja, tad viņi atnāca Jēzu pielūgt, zemojās viņa priekšā, atzina viņa pārākumu, un kur mēs pretī saņemam kādu citu varu, kas nav pašu nopelnīta, bet ko Bībele saka, viņš mums ir devis varu saukties par Dievu bērniem, cita veida vara. Tā nav vara, kas uzkundzējās. Tā ir vara, kurā parādās spēks kalpot, kas cilvēkam pašam no sevis nav. Un kur Dievs nāk un mēs Dievu iepazīstam, un kur mēs augstāko spēku iepazīstam nevis kā iekarotāju, bet kā bērnu, kurš tuvojas mums, ievainojams un kluss, tajā pat laikā ļoti spēcīgs un visu realitāti izmainošs spēks. Un šīs divas valstības sastopas ne tikai Bībelē, tās sastopas visdažādākos izpildījumos katra mūsu dzīvē. Katru reizi, kad Dievs tuvojas mūsu dzīvē, ikdienā, visdažādākās situācijās, šīs divas valstības sastopas. Un tad vienmēr ir jautājums, kura valstība iegūs kontroli un kura pakļaujas, vai kura ieņem otro vietu. Un to mēs piedzīvojam arī adventē. Pāri visam tam Jēzus saka, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Respektīvi, Dievvvārds saka, ka Dievs nāk ar pilnīgi citu piedāvājumu, ko tu nekad šajā pasaulē nevarēsi iegūt. Tas nāk no kādas pilnīgi citas dimensijas, kas nav cilvēciskā spēkā ar cilvēcisku saņemšanos, ar jebkādu harizmu vai gribas spēku iemantojumu. Ir kaut kas, kas ir pāri šai pasaulē, no Dieva valstības. Dievs tuvojas, lai caur savu dēlu dotu šo mieru, nekā pasaule dod. Pāri šai pasaulē, kaut kas pārpasaulīgs, mūžīgs. Pasaule dod ar nosacījumu, tev būs miers, ja tev viss izdosies. Bet tā, protams, ir ilūzija, jo mēs zinām, nekad nebūs tā, ka viss izdosies. Un kā mēs pagājušā svētdienā arī domājam, ļoti labi, ka viss neizdodas, jo mūsu izdošanās ir saistīta ar mūsu izpratni. Un nevienmēr ir labi, ka mums viss izdodas. Kā mēs sapratām, neviens cilvēks nav nodzīvojis lielu dzīvi, tāpēc, ka viņam viss ir gājis pēc viņa plāna. Jo mūsu plāni ir piezemēti. Viņi nav lielāki par mums pašiem. Tie ir saistīti tikai ar mūsu spriestspēju, ar mūsu pieredzi. Tas vienmēr ir kaut kas piezemēts. Mums īstenībā ir vajadzīga glābšana no miera, kas ir uz nosacījumiem, ka viss mums izdosies. Tā ir piezemēta maza dzīve. Dievs saka, es tev vēlos dot citu mieru, no citas valstības. Tas ir miers, kas ir pāri apstākļiem. Tas ir miers arī tad, kad tu esi spiests atzīt, situācija ir ārpus manas kontroles. Es vairs to situāciju nevadu. Es nevaru to atrisināt ar savu saņemšanos. Un galu galā tas ir miers, kur mums noteikti visiem vajadzētu šīs dzīves laikā iemācīties sastapt un atvērt tam savu dzīvi, jo galu galā dzīvē nāk situācijas, kur mēs nekontrolējam lietas. Un galu galā mēs visi ejam arī uz savu mūžības slieksni, kur mēs kādreiz visi atradīsimies. Un galu galā tas taču vienmēr būs brīdis, kur visiem mums būs jāatzīst, notiek lietas, kur es vairs neko nekontrolēju. Kā tad dzīvot ar mieru? Tas miers mums ir vajadzīgs, kas ir pāri apstākļiem, kas ir pāri mūsu spēkam, kas ir pāri tam, ka viss ir labi un tāpēc es esmu mierīgs. Bet tas var būt miers, kas balstās tajā, ka es zinu, ka Dievs visās situācijās ir pāri apstākļiem, un es uz viņu paļaujos pat tad, kad neizskatās, ka dzīve ir tā, kā man tajā brīdī gribētos un kā es iztēlojos, kā būtu ideāli. Un šis miers nav kāda viegli iegūstama vienkārši sajūta ar kādu tādu ārēju līdzekli, kāds nomierinošs līdzeklis, tad lieto tās ripiņas un tu būsi mierīgs. Tas ir process. Un kad Dievs tuvojas, viņš atsedz tumsu, ko es varbūt gribētu noliekt, ka tāda ir manā dzīvē,
viņš izceļ patiesību, kur es esmu centies ignorēt vai kurai es esmu centies pretoties. Viņš atklāja bailes, kuras klusi un reizēm netik klusi mīt manā dzīvē. Un Dievs piedāvā dot kontroli, kas man īstenībā, ja es godīgs, nogurdina un kuru man nemaz nav paredzēts bijis nekad šajā dzīvē nest. Un tieši tāpēc garīgā dzīvē pirmais solis bieži nav miers, bet ir nemieris, ir diskomforts. Svētais Augustīns to ļoti skaidri pateica vienā no saviem pazīstamākajiem vārdiem, kad viņš saka, nemierīgi ir mūsu sirds, kamēr tā neatrod Dievu. Nemieris nav vienkārši tāds defekts, ko vajadzētu noslēpt un izlikties, ka tas manā dzīvē neeksistē. Nemieris ir signāls, kuru vajag atpazīt, no kuru vajag izdarīt secinājumus, nevis izlikties, ka tas manā dzīvē nav. Nemieris cenšas kaut ko signalizēt. Noslāpējot to signālu ar kādiem virspusējiem līdzekļiem, ar kaut kādām metodēm, kā var aizmirsties un par to nedomāt, situācija neatrisina. Tas būtu līdzīgi, ja mēs tā vienkārši varbūt tādu pavisam vienkāršu piemēru, ja braucot mašīnā iedegas lampiņa, ka motors pārkarst vai benzīns tūlīt beigsies, tās lampiņas aizstrāšošana vai izslēgšana neatrisina problēmu. Tas signalizē, ka kaut kas ir jādara. Nemieris rodas no tā, ka mēs cenšamies paši būt savas dzīves glābēji. Bet kā svētdienas skolā mēs toreiz dziedājām, paši sevi labodam, mēs vēl vairāk nodrimstam. Nemieris rodas no tā, kad ego mēģina aizstāt Dievu mieru. Kad ar ārējiem apstākļiem es cenšos panākt to Dievu valstības sajūtu. Un kad es dzīvoju savā mazajā valstībā un vēlos justies, ka es esmu savas dzīves karalis. Un tieši tur sākas tas Ziemassvētku konflikts, tas nemiera konflikts, tas patiesā miera konflikts ar ego mieru. Bet tad, kad Dievs ienāk cilvēku dzīvē, tad vienmēr sakustas kaut kas, kas pirms tam negribēja kustēties. Ziemassvētki sākas ar satricinājumu, nevis ar mieru. To mēs šeit lasām. Mēs bieži varbūt romantizējam Ziemassvētkus kā tādu mierpilnu pasaku, un mēs jau visi gribam arī to piedzīvot. Bet šeit mēs lasām, un šis evaņģēlija fragments mums rāda, ka Ziemassvētki ir kaut kas vairāk, ne tikai kā tāda miera pasaka. Un mēs šeit lasījām, kad ķēniņš Hērods to dzirdēja. Viņš izbijās un visa Jeruzālem līdz ar viņu. Ziemassvētki nesākās ar tādu romantizētu klusu nakti, bet ar bailēm pilī, nemieru galvaspilsētā, paniku varā. Un mēs varētu teikt, tā reizēm tas ir arī mūsu dzīves tajos vadības centros, tur, kur mēs gribam izlikties, ka mēs visu kontrolējam un valdam. Hērods ir kā tāds iekšēja nemiera simbols. Viņš nav tikai vēsturisks valdnieks ar ļaunu raksturu. Mēs varētu sacīt, viņš ir kā tāda iekšēja stāvokļa simbols. Tas ir tāds stāvoklis, kur cilvēks saka, Dievs drīkst nākt, ja viņš neko nemaina. Ja viņš tikai svētī to, ko es daru un vēlos, un ja viņš svētī to, kāds es esmu un vēlos būt, tad viņš man var tuvoties. Pretējā gadījumā viņš man apdraud. Un tas, ko mēs redzam evaņģēlija tekstā, ir, kad piedzimst Kristus, tad vairs nav iespēja palikt neitrālam. Ir labi dzīvē meklēt, uzdot jautājumus. Es ticu, ka Dievs mums visiem tādu telpu dzīvē dod. Bet Kristus tuvošanās ātrāk vai vēlāk no mums pieprasa izvēli. Vai nu mēs ejam gaismā kā gudrie, lai pielūgtu Dievu, kas tuvojas caur savu dēlu, vai mēs sākam aizstāvēt savu troni,
savu patiesību, savu varu, savu dzīves kārtību, kā to izvēlējās darīt Hērods. Un tāpēc advents jautājums nav, vai Dievs nāk. Viņš nāk, bet jautājums ir, kam manā dzīvē ir jāmainās, kam manā dzīvē ir jāsāk kustēties, kurš tronis būtu jāpakļauj citai varai, kura kontrole būtu jānoliek pie atnācēju kājām, kura līdzekļi īsti vairs manā dzīvē nedarbojas. Dievs satricina nevis, lai iznīcinātu, bet lai atbrīvotu un dziedinātu. Jo atcerēsimies, Dievs nav vienkārši kāda augstāka būtne, lielāka tikai par tevi, kas sacenšas ar tevi, kurš būs galvenais. Dievs ir esība, Dievs ir visa labā, visa svētā, visa patiesās mīlestības, visa mūžīga avots. Un viņš tuvojas nevis, lai iznīcinātu, bet lai atbrīvotu un dziedinātu. Un ar visu to, cik savādi, ka reizēm cilvēkiem to ir tik grūti pieņemt. Kad Hērods to uzzina, ka tiek meklēts jaundzimušais jūdu ķēniņš, tas viņu pamatīgi satrauc. Mēs pēc brīža sapratīsim, kāpēc. Un viņš uzaicina gudros rakstu mācītājus, priesterus. Viņš pats, mēs varam saprast, nav nekāds ticīgais cilvēks, bet viņš zina, ar kuriem runāt, lai noskaidrotu garīgos jautājumus. Viņam ir labi kontakti ar rakstu mācītājiem un priesteriem, jo galu galā viņš ir uzcēlis jūdiem ļoti skaistu templi. Bet arī tam ir bijusi apakšā ne tā pareizā motivācija. Viņš viņus uzaicina un saka, kas notiek, un viņi viņam skaidro pravietojumus. Varētu sacīt, viņi veic tādu advents bībeles studiju. Viņi apskata bībeles pravietojumus par Mesijas nākšanu, par Dieva dēla nākšanu. Un kad viņš viņus ir izjautājis, viņš uzaicina arī tos gudros pie sevis. Un viņš viņiem saka, aizejiet, kā mēs lasījām, atrodiet, kur viņš ir, lai es arī varētu aiziet un iet viņu pielūgt. Viņš prot runāt garīgus tekstus. Bet, protams, mēs saprotam, lai arī Bībele tos reiz nepasaka, ka viņa nolūks ir ļauns. Viņš vēlas uzzināt, kur Dievs atrodas, kur Dieva dēls atrodas, nevis lai iet viņu pielūgt, bet lai iet viņu nogalināt. Un mēs varam tā domāt, tiešām, cik briesmīgi. Bet ja mēs tā pasperam kādu solīti atpakaļ, tad jājautā, vai mēs kā cilvēki reizēm nerīkojamies līdzīgi. Cik bieži arī cilvēki, un reizēm mēs esam bijuši tie cilvēki šo cilvēku starpā, kas cenšas iegūt informāciju par Dievu, nevis tāpēc, lai viņam tuvotos, nevis tāpēc, lai viņu pielūgtu, bet ievākt tikai tik daudz informāciju, lai atrastu argumentus, lai turētu Dievu gabalā no sevis. Lai varētu pietiekoši inteliģenti un asprātīgi pamatot, kāpēc tādā mērā Dievs man nav vajadzīgs. Viņš ir varbūt priekš citiem, nevis priekš manis. Ļoti daudz viņš tā dara, ļoti daudz. Un interesanti, daudz cilvēku noraida Dievu, noraida dievkalpojumu apmeklēšanu. Nevis tāpēc, ka viņi pat Dievam neticētu, jo, protams, katrs daudz maz inteliģents cilvēks ātrāk vai vēlāk saprot, ka aiz dizaina ir dizaineris, un ja ir kārtība pasaulē, tad aiz tās ir kāds dievišķs avots. Ātrāk vai vēlāk cilvēki nonāk pie Dieva realitātes apziņas, ka Dievs ir. Aizvadītā nedēļā redzēju, ka kādā no intervijām viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, Elons Masks, kurš arī, protams, ir ģeniāls izgudrotājs, intervijā atzīst, ka arī viņš ir sācis ticēt Dievam kā radītājam. Pirms kādu laiku viņš to noliedz un pozicionēja sev kā ateistu vai varbūt agnostiķi. Bet viņš ir, aiz visa ir kaut kas, un viņš saka, tas varētu būt Dievs. Bet cilvēki noraida Dievu ne tāpēc, ka viņi viņam neticētu, bet tāpēc, ka viņi jūtas Dieva apdraudēti. Bieži vien cilvēki nevēlas piedzīvot to konfrontāciju ar Dievu, jo tas nozīmē, ka kaut kas manā dzīvē būtu jāmaina.
Un te atklājas tas, ko Bībele sauc cilvēka grēcīgā daba, lai kā mums varbūt negribētos tā par sevi domāt. Bet tā ir tā daba, kas nevēlas mainīties, bet vēlas sevi attaisnot. Un, diemžēl, tāda īpašība cilvēkiem piemīt. Un Herods neizmanto šo iespēju. Mēs varam tikai iztēloties, kā Heroda dzīve būtu varējusi mainīties un iegūt citu virzienu. Un rezultāti, ja viņš šo unikālo iespēju būtu izmantojis un būtu gājis patiesi kopā ar tiem gudrajiem un Jēzu pielūdzis. Viņš būtu izglābis savu dzīvi, viņš būtu izglābis savas dzimtas, savas ģimenes dzīvi. Tā tiešām viņam bija iespēja. Un tā vien liekas, ka Dievs tiešām katram cilvēkam dod iespēju. Gudros viņš uzrunā ar zvaigzni, kas atspīd austrumos. Tie ir cilvēki, kas ir tālu prom no Betlēmes, no citas kultūras, iespējams pat dzīvo ar citu reliģiju, un Dievs viņus uzrunā. Mēs zinām, turpatās būs gani, un Dievs viņus uzrunās. Un šeit ir Herods savā ķēniņa pilī, un arī viņš uzzina, ka Jēzus ir dzimis. Un viņam pat atnāk cilvēki, rakstu mācītāji, kas to visu izskaidro vislabākā veidā. Un vienalga viņš palaiž garām šo iespēju. Tā bija viņa Ziemassvētku iespēja, kas palika neizmantot. Un Herods paliek dižens pēc statusa un varas, bet viņš paliek mazs savā sirdī. Un reizēm tā ir. Ir cilvēki, kas jūtas pārāk lieli un gudri un svarīgi, lai pielūgtu. It kā tas būtu kādiem veciem cilvēkiem, tas būtu tādiem, kam dzīvē īsti neiet. Bet sastapt savu radītāju, sastapt visas patiesības, mīlestības avotu, tas ir katra cilvēka uzdevums, katra cilvēka iespēja, katra cilvēka lielākā, nozīmīgākā pieredze šajā dzīvē. No ārpus Herods bija milzīgi ietekmīgs un apbrīnojams valdnieks. Viņš bija veicis milzīgus un ietekmīgus un nozīmīgus projektus un darbus. Jeruzālēmē viņš bija pārbūvējis templi, paplišinot tempļa kalnu ar milzīgiem balstiem, kāds 500 tonnas ar milzīgiem akmens bluķiem. Antīkā pasaulē šis templis ieguva reliģisku, politisku, simbolisku centra statusu. Jūdu tradīcija sacīja tajā laikā, ja tu neesi redzējis skaistumu, ja tu neesi redzējis šo templi, kāds tas bija tapis. Pie vidusjūras Herods bija uzbūvējis Cēzarejas ostu un līdz ar to uzbūvējis jaunu pilsētu. Tā bija mākslīga osta, kur tika izmantotas dažādas novatoriskas tehnikas tajā laikā, hidrobetons, kas cietēja ūdenī. Osta tika uzbūvēta jūrā, bez upes palīdzības. Jūras viļņos tika uzbūvēta osta, tika būvēts pilis un teātri, ūdensvadi. Tūkstneša vidū Herods uzcēla Masadas cietoksni, kur vēl tagad var aizbraukt un to apskatīt. Milzīga kalna virsotnē, kur ir tāds ļoti stāvs, kliņšains kalns ar plakanu virsmu. Tur bija pilis un noliktavas. Apkārt ap to klinti bija izveidoti paslēpti ūdens savākšanas kanāli, kur lietas un rasas ūdens tika savākts ūdens tvertnē, un šī pils varēja pastāvēt neieņemta gadiem. Dzīvība varēja pastāvēt tur iekšā. Visbeidzot, Herods uzbēla mākslīgu kalnu Herodionu, un tur augšā uzbūvēja savu pili, kas bija redzama no tālienes. Varētu sacīt, viņš izmainīja ainavu, un cik pat savā ziņā paradoxāli, tas bija 5 kilometrus no Betlēmes. Tas bija varenums, kas pārveidoja ainavu, bet nespēja izmainīt vienu cilvēku sirdi. Un šīs lielās būves un ārējie panākumi neizmaina cilvēku sirdi. To izdara tikai Dievs. Un tāpēc mums ir jāsaprot viena lieta. Ir labi gūt panākumus. Un lai Dievs jūs svētī jūsu uzņēmumos, jūsu karjerā, tajā, ko jūs dariet. Un arī ar saviem panākumiem jūs variet kalpot Dievam un Dievu pagodināt. Bet mūsu panākumi nekad nevar izmainīt mūsu sirdi.
Un Hērods guva panākumus. Viņš tiešām bija ievērojams valdnieks un politiķis un izgudrotājs un arhitekts, bet viņa sirds palika aizvien pilna bailēm. Un jo vecāks viņš palika, jo sliktāk ar to visu kļuva. Svētais Augustīns rakstīja, lielākā uzvara ir uzvarēt sevi. Un cilvēks pats to nevar. Hērods uzvarēja daudzus, viņš pakļāva daudzus, bet viņš neuzvarēja sevi. Un neuzvarēt sevi nozīmē kļūt par zaudētāju šī vārda visdziļākā nozīmē. Tādā žargonā no angļu valodas varbūt arī ir tāds pazīstams nicinošs vārds lūzeris. Nu tad, ja mēs meklētu šim vārdam tādu Biblijas definīciju, tas būtu viens cilvēks, kurš visas dzīves laikā tā arī nekad neuzvar sevi. Un tāpēc, tad, kad Hērodam likās, tad beidzot viņš ir nodrošinājies, un viņš ļoti sargājis savu varu ar milzīgu greizsirdību. Viņš nogalināja daudzus, uz kuriem viņam tikai krita aizdomas, pats savus tuvus cilvēkus. Ja viņš baidījās, ka kāds viņam varētu atņemt varu. Un tad viņš to varu ir tā nostiprinājis un liekas, viņš ir drošībā. Tad atnāk, nezinu no kurienes, kaut kādi austrumu zemes gudrie un sāk jautāt vienu jautājumu, kas viņam izsit pamat no kājām. Kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš? Iedomājieties teritorijā, kur viņš pilnībā pārvalda. Kur viņš ir pilnībā noteicējis. Atnāk kādi un uzdod šo jautājumu. Tas jautājums viņu pilnībā, tas nākās zibens no skaidrām debesīm. Jūdu ķēniņš. Ķēniņš. Abi tie vārdi viņu pilnībā apdraud. Jo redziet, Hērods nebija jūds, viņš bija idumietis, viņš nāca no Ēzava cilts. Un līdz ar to, lai arī idumieši praktizēja jūdeismu ticību, viņi no jūdiem netika uzskatīti kā īsti jūdi. Un tas vienmēr Hērodam esot tur ķēniņam šajā apvidū, kur viņš bija no Romas ielikts, viņam visu laiku bija tā nepiederības sajūta, ka lai kā viņš censtos, redziet, viņš pat templi uzbūvēja, Jeruzālemes templi. Un ar visu to viņš juta, ka viņu īsti nepieņem. Un tas viņam radīja to mazvērtības sajūtu. Un ķēniņš, viņš gribēja būt ķēniņš. Viņš negribēja atdot nevienam savu varu. Vara bija viņa identitāte, valdīt par ne tikai savu, bet citu cilvēku dzīvi, bija viņa sapnis. Un viņš bija tā centies to visu nodrošināt, nosargāt, nostiprināt. Un atnāk šie cilvēki un pietuvojas Dievs un parāda tas, ko tu domā, ka tu kontrolē, īstenībā tu nebūtu nekontrolē. Viņš būtu šos gudros noteikti uzreiz nogalinājis, zinot, kā viņš mēdz darboties, bet viņš uzaicina pie sevis, lai izjautātu ar vienu mērķi, lai uzzinātu, kur ir šis jaundzimušais jūdu ķēniņš. Cik traģiski cilvēks savā glābējā saskatīja apdraudējumu. Un tajā pat laikā cik pazīstami, cik daudz cilvēku arī šodien Dieva tuvumā, Dievā kā glābējā saskata savu apdraudējumu. Bet tas jau viss sākās no Ēdenes dārza, kur cilvēks grēkoja, un tad atcerieties, Dievs nāk un meklē Ādamu, un viņš saka, Ādam, kur tu esi? Un Ādams ir paslēpies. Būtībā jau Hērods dara tikai to pašu, viņam vienkārši ir cita vara, citas iespējas. Viņš arī slēpjas. Bet būtībā tas notiek. Arī gudro nākšana un šī ziņa, kas atnāk pie Hēroda, ir žēlastības zīme. Hērodam ir iespēja tikt dziedinātam no tās savas iekšējās nedrošības, kas viņu burtiski iznīcina. Un viņš to neatpazīst. Viņš savā glābējā saskata apdraudējumu.
Bet tas nebija apdraudējums viņam, tas bija apdraudējums dzīvei, kurai vajadzēja mirt, lai viņš varētu dzīvot. Tas bija apdraudējums tām viņa traumām, tas bija apdraudējums viņa grēkam, viņa ievainojumiem. Tam tas bija apdraudējums, ne jau viņam kā Dieva līdzībā radītam cilvēkam, vai ne? Herods baidās no bērna. Ne jau tāpēc, ka bērns ir bīstams, bet tādā dziļākā būtībā Herods baidījās būt pārspēts. Viņš grib būt lielākais šajā pasaulē. Un paradoksāli tieši tas viņu padara par mazu. Es domāju, mēs visi esam skatījušies kādā tumšā bezmākoņa naktī zvaigznēs un skatoties zvaigžņotās debesīs uz piena ceļu un apzinoties, ka tas ir tikai mazs fragments no milzīgā Dieva radītā izplatījuma, mēs reizēm sajūtamies ļoti mazi un niecīgi, bet tur ir kaut kas tāds interesants. Mēs pie reizes sajūtamies arī kaut kā piederīgi kaut kam daudz lielākam, vai ne? Cik gan maza ir cilvēka dzīve, ja cilvēks neapzinās un neatveras nekam lielākam par sevi. Cik gan maza top cilvēka dzīve, ja viņš nevēlas iepazīt neko, kas viņu pārspēj. Un reizēm jau tieši tas cilvēks attur no tā, ka cilvēki kļūst par Dieva pielūdzējiem, par tiem, kas paklanās Dievu priekšā, par tiem, kas dod Dievam godu, jo viņi grib būt lieli. Bet tas lielums jau īstenībā ir mazums, jo kas tas par lielumu, kurš nekad netiek pārspēts? Tas jau ir tikai tavas pieredzes, tavas mazās šaurās pieredzes lielums. Pestīšana, dziedināšana, glābšana ir tas, ka tavs lielums tiek pārspēts ar kaut ko daudz lielāku. Un tāpēc Dievs nāk kā bērniņš, dodot tev iespēju nenobīties un ļaut šim bērnam, Dieva dēlam augt un pārspēt tavu dzīvi, pārsteigt tavu dzīvi. Un tam nav sakars ar statusu vai naudu vai varu. Es domāju, jūs katrs būsiet satikuši kādu pavisam vecu, reizēm bieži vien trūcīgu cilvēku, un tu runā ar to cilvēku, un tas cilvēks pat negribēdams neko īpaši signalizēt, pasaka kādu novērojumu, uzdod tev kādu jautājumu, un tu pēkšņi saproti, tā cilvēka klātbūtnē ir kaut kāds patiess, skaists lielums. Šis cilvēks ir kaut ko piedzīvojis. Runājot ar kādiem no jūsu vidus, es esmu to nomanījis. Varētu sacīt, viena sirma veca tantiņa, tā no malas skatoties, un tu redzi, tur ir kaut kas no mūžīgā lieluma, tur kaut kas ir saprasts, kaut kas patiesi ir pārspējis viņas lielumu, un viņa ir kļuvusi par daļu no kaut kā daudz lielāka. Un tad reizēm pretmetam mēs varētu sacīt, ir nācies runāt ar kādiem no ietekmīgākiem un turīgākiem cilvēkiem Latvijā. Ir nācies satikt patiesi, pasakaini, bagāts cilvēks kaut kur citur pasaulē. Un reizēm tie cilvēki pārsteidz ar vienu jautājumu un novērojumu, un tu domā, cik maza dzīve, kā var to nesajēgt. Un tāpat laikā es gribu sacīt, tas nav, es tagad nemēģinu sacīt, ka nabaks ir satvēris to lielumu un tie bagātie, nē, ir, protams, daudz ietekmīgi un turīgi cilvēki, kas ir sapratuši Dieva lielumu. Bet tas arī parāda to, ka tas nav ārējais status, kas to nodrošinās. Un tāpēc mums Dievs tuvojas kā bērns un atgādina mums visiem to iespēju būt pārspētiem no Dieva.
no Dieva atklāsmes. Un bez tā piedzīvošanas mēs paliekam mazi, mēs nomirstam mazi. Un mazi cilvēki nodara daudziem pāri. Bērns arī atgādina to Herodam, ko viņš ir pazaudējis. Iekšēju brīvību, mīlestību un drošību, kas nāk no Dieva. Es varu sacīt, es to redzu arī savas 2 mēnešus vecās meitiņas acīs. Viņa nezina šaubas par savu vērtību. Viņa neko nepierāda. Viņa vienkārši pastāv Dievā un Dievs ir viņā. Tur viss ir pilnīgi skaidrs. Bērns ir klātbūtne un klātbūtne mūs dziedina. Un ja mēs neļaujam klātbūtnei mūs dziedināt, tad tā mūs satrauc. Herodam bija viss, ko pasaule var dot, bet nebija tas, ko sirds patiešām meklē, un tas bija pazaudēts. Viņa dzīve bija maza, un tas padarīja viņu bīstamu. Jo redziet, ne jau vara padara cilvēku bīstamu, bet cilvēku nedrošība. Kāds ir sacījis, ja jūs domājat, ka stipri vīrieši ir bīstami, pagaidiet, līdz jūs ieraudzīsiet, uz ko vājie ir spējīgi. Tā tas tiešām ir. Nevis stiprie vīri ir bīstami, bet nedrošie, kompleksi nomocītie. Vājie, kas nespēja ar Dieva palīdzību uzvarēt sevi, ir bīstami, jo ir zaudētāji. No kurienes tas viss rodas? Mēs jau par to domājam. Herodam bija tā identitātes plaisa. Viņš nebija drošs par to, kas viņš ir, jo viņš bija tas idumietis un viņš bija ielikts valdīt Jūdejā. Un viņš gribēja, lai viņš visiem patīk, lai visi viņu pieņem, bet viņu īsti līdz galām nepieņēma. Un varbūt pat viņš jutās daļai izmantots, kad vajadzēja būvēt templi, tad viņš bija labs, bet tad, kad templis bija uzbūvēts, viņš joprojām tika uzskatīts kā otršķirīgs. Un tur bija dziļa iekšēja krīze viņa identitātē, kas iespējams skanēja aptuveni tā: tu neesi īsts, tu neesi īstais, tu neiedaries, tu neesi pietiekams. Un šī balss bija pamatota tā laika kultūrā. Jo viņš bija ne tas īstais, viņam nebija tie īstie raduraksti. Un šīs tautas aizdomas un klusais nicinājums par spīti viņa varēja kļūt par viņu iekšējo aizdomīgumu. Un tas lika viņam visu laiku dzīvot dzīvi, lai kaut ko pierādītu sev un apkārtējiem, ka viņš ir ķēniņš. Daudz no mums iespējams dzīvo līdzīgi ar šo pašu jautājumu. Un ātrāk vai vēlāk katrs cilvēks iespējams ar šiem jautājumiem saskaras, un šos jautājumus tiešām vajadzētu ar Dieva žēlastību vienreiz atbildēt. Vai es esmu pietiekams? Vai es esmu pietiekami labs? Vai mani mīlēt, ja cilvēki mani patiesi pazīst? Varbūt cilvēki mani mīl tāpēc, ka viņi nepazīst mani. Un ja nu viņi uzzinātu patiesību par mani, ko tad viņi par mani domātu? Un uz šiem jautājumiem, ja cilvēks neatrod atbildi Dievā, tad cilvēks cenšas visu savu dzīvi atrisināt to saviem spēkiem, un tas cilvēku iznīcina. Cilvēks to var censties atbildēt ar darbu, sasniegumiem, perfekcionismu, kontroli, ar salīdzināšanos, ar izlikšanos, ka viss ir kārtībā, ar ārēju smaidu, bet iekšēju izmisumu. Ričards Rohrs to labi saka: ja cilvēks nav pieņēmis savu identitāti Dievā, viņš mēģina to uzbūvēt pats. Un tad mēs cenšamies būvēt savu to pašapziņu, to savu ego paši. Tas ātrāk vai vēlāk viss balstās bailēs un neadekvātuma sajūtā. Bailes zaudēt vietu, bailēs tikt noraidītam, bailēs neizskatīties pietiekoši labi vai pietiekoši gudri. Un no šīm bailēm rodas dusmas, kontrole un skaudība. Un dusmas, skaudība, komplekss un bailes ir zīmes tam, ka dvēsele nav atradusi Dieva mieru. Herods jau savā dziļākā būtībā nebija kaut kāds īpašs ļaunais. Viņš jau bija tāds pats cilvēks kā visi mēs. Tāpatās kā bērniņš piedzimis. Vai ne? Bet viņš bija ievainots un nobijies. Un viņš nebija atrisinājis šo savu iekšējo drošības jautājumu, savu identitāti. Viņš nebija atradzis Dievā, viņš to visu laiku meklēja ārpusē. Un tas viņu iznīcināja.
Tāpēc viņš baidās no šī bērna, kas varētu viņu pārspēt. Kāpēc Kristus nāk kā bērns? Kāpēc viņš nāk klusumā? Kāpēc viņš nāk naktī, Ziemassvētku naktī? Tāpēc, ka tikai klusumā mēs spējam sadzirdēt patiesību par sevi. Un reizēm tieši tā arī notiek. Jūs to daudz būsiet piedzīvojuši klusumā, reizēm tiešām naktī, vēlu vakarā. Dievs runā. Un tad ir labi mācīties uzķert, ko viņš saka. Daudziem cilvēkiem vakar ir grūti. Ja varbūt tas, ko Dievs saka, to negribas dzirdēt, naktis kļūst grūtas. Un tad reizēm vajag izmantot kādus līdzekļus, lai varētu nedomāt, lai varētu aizmirsties. Tāds teologs Karls Rāners saka, Dievs ir klusuma dziļums, kas mūs sauc. Es domāju, tas ir skaisti pateikts. Klusuma dziļums, kas sauc. Vai tu esi dzirdējis, kā Dievs sauc no klusuma dziļuma? Tas ir tāds klusums, kas noslāpē melus. Tu nevari to klusumu apmānīt. Viņš sauc ar mieru. Un jebkāda uzspēlēta atbilde, jebkādi meli noslāps tajā klusumā. Tu saproti, tas nestrādā, tas nav īstais. Un šis Dieva klusuma dziļums nav tukšums, tas ir dziļums. Un tā ir viena no modernā cilvēka arī lielākām problēmām, ka mēs daudz esam nemitīgā troksnī un vispār pārstājam sev dzirdēt. Mobilais telefons ar tam nepalīdz. Bet tikai cilvēks, kurā ir klusums, spēj atpazīt Dieva vadību, spēj piedzīvot to, ka viņš tiek pārspēts un kļūst lielāks. Tikai cilvēks klusumā spēj pārvērtēt un atrast savu aicinājumu, atpazīt savus bailes un piedzīvot spēku, no kura Herods baidījās. Un, protams, šodien tā situācija nav kļuvusi vieglāka. Arī dēļ citiem kairinājumiem, tādi kā sociālie tīkli. Protams, pats par sevi sociālie tīkli, mobilā telefonā vai kur citur nav ne labi, ne slikti. Tie ir instrumenti. Un mēs varētu teikt, tas ir kā nazis. Nazis jau nav ne labs, ne slikts. Tas ir instruments, ar nazi var griezt maizi, ar nazi var nogalināt cilvēku. Tāpatās, protams, ir arī ar sociālajiem tīkliem. Bet ja mēs runājam par troksni, kas neļauj dzirdēt, tad mēs varētu vilkt arī kādas paralēlas tur ar Herodu. Savā ziņā telefons kabatā arī var būt kā tāds mazs tronis, un uz tā cenšas uzkundzēties ļoti mazs, bet prasīgs karalis, ego. Un tad sociālie tīkli ir kā tāda viena Heroda pils, kur mēs meklējam apstiprinājumu, vietu, kur salīdzinamies, vietu, kur slēpjam savus bailes, varbūt reizēm aiz gudrākiem citātiem, nekā mēs esam, vai skaistākām bildēm, nekā mēs paši jūtamies. Un tie jautājumi ir tie paši. Vai man redz, vai man pieņem, vai es esmu pietiekami labs, vai cilvēki man mīlēt, ja viņi arī man pazītu. Un tas var radīt iekšēju nemieru. Nevelti daudz pētījumu to apliecina. Varbūt dzirdējāt, Austrālijā tikko bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliedz lietot sociālos tīklus. Dānijā ir nopietna diskusija darīt kaut ko līdzīgu no 15 gadu vecuma. Dēļ šī nemiera, dēļ šīs trauksmes, dēļ tās salīdzināšanās. Cilvēki pat sekulārā vidē to redz. Bet tas īstenībā neatiecas tikai uz bērniem un pusaudžiem, tas ir uz mums visiem. Tikt vaļā no tā iekšējā trokšņa, salīdzināšanās savstarpēji un būt spējīgam atrast klusumu, kurā es varu salīdzināties ar Dievu. Tāds garīgais skolotājs, kristīgs teologs Silvāns saka, cilvēks, kurš zaudējis mieru, ir zaudējis visu.
Un tā taču ir taisnība. Un kāds mūks, kas daudz arī dzīvē cietis, vārdā Serafims ir sacījis: iegūst mieru savā sirdī un 1000 apkārt tev tiks pestīti. Tas nozīmē kādu dziļu patiesību. Pasauli visvairāk maina nevis spēks, bet cilvēks, kurš pats ir mierā. Un tāpēc Kristus nāk pie mums, lai mēs varam būt pestīti un lai caur mums apkārtējie, varbūt nedomāsim uzreiz par 1000, bet vismaz tie daži tuvākie arī var tikt pestīti, iegūst mieru un 1000 tev apkārt tiks pestīti. Dieva valstība nāk ar mieru, viņa nāk klusumā. Viņa vēlas tavu dzīvi padarīt lielāku ar to, ka tu tiec uzvarēts. Un tā ir lielākā uzvara. Ar Dievu palīdzību piedzīvot, ka tu pats tiec uzvarēts. Un tad tava dzīve ir Dieva uzvara, nevis tavi nemitīgie cīniņi. Un jautājums tāpēc, skatoties uz Hērodu šajā advents laikā, ir diezgan vienkāršs. Kā māceklis tu vēlies būt? Hērodu vai Kristus? Hērods nav vienkārši kaut kāds ķerts, ļaunais cilvēks. Hērods vienkārši ir uzskatāms piemērs, kas notiek ar cilvēku, ja viņš neatrod mieru, ja viņš turpina dzīvot nemitīgi salīdzinoties ar citiem. Un evaņģēlijs ir parādīt to, tev nav jādzīvo kā Hērodam. Tev nav jādzīvo bailēs par to, kas varētu notikt. Tev nav jāsargā savus ego, kā nocietināt pils. Tev nav jāmeklē apliecinājums nemitīgi no visiem citiem, jo Dievs ir pateicis, tu man esi svarīgs. Es tev pieņemu. Jā, es tev pieņemu, es tev mainīšu, bet es tev mīlu un pieņemu tāds, kāds tu esi jau tagad, lai sāktu darbu pie tevis. Un no tā jautājuma, ko mēs izvēlamies, Hērodu vai Kristu, ir atkarīgs, kādu ietekmi mēs nesīsim ap sevi pasaulē, kādas pēdas mēs atstāsim, kāds būs mūsu mantojums, vai mūsu mantojums būs nasta, vai mūsu mantojums būs svētība. Tas ietekmē apkārtējos. Brennens Manings, kur vairāk grāmatas ir izdot latviski, viena no tām ir Evaņģēlijas strandaiņiem, saka, ka ego tiek uzvarēts tajā brīdī, kad mēs sadzirdam, ka Dievs mums saka, tu esi pieņemts tāds, kāds tu esi. Es tev pieņemu tāds, kāds tu esi. Es domāju, tā ir tā viena patiesība, ko mums katram ļoti, ļoti vajag dzirdēt un saprast. Tu esi pieņemts tāds, kāds tu esi. Un tad mēs to piedzīvojam apkārtējie. Mēs tiekam glābti un apkārtējie var tikt glābti. Hērods bija ģeniāls valdnieks. Viņam bija milzīgas iespējas, viņš daudz ko paveica. Bet tad, kad nāca viņa dzīvē šī lielā iespēja, Ziemassvētku iespēja, viņš to noraidīja. Un vēlāk mēs redzam, vēlākās Bībeles lapspusēs, tur jau ir cits Hērods, Hērods Antipa, kas ir viņa dēls. Tas ir tas, kurš vēlāk nogalina Jānu Kristītāju. Un mēs redzam, nākamā paudzē Hērods, tur vairs nekas nav no tā diženuma, viņš ir tāds diezgan viduvējs cilvēks, viņš vairs neko nebūvē. Viņš nedara nekādus lielus darbus, bet viņš ir pārmantojis savu tēva nedrošību un kompleksus. Un abi šie Hērodi nodzīvo diezgan nožēlojams dzīves. Par Hērodu Lielo, par kur mēs šodien lasām, tur ir sacīts, ka tad, kad viņš bija uz nāves gultas, viņš baidījās savā narcismā, ka neviens viņu neapraudās. Un neilgi pirms savas nāves, kad viņš jūt, ka viņa dzīve varētu būt galā, viņš saicināja dižciltīgos cilvēkus pie sevis it kā uz svinībām un pavēlēja viņus apcietināt ar domu, ka tajā dienā, kad viņš nomirs, lai arī viņus nogalina, tad vismaz tauta raudās.
tas netika izpildīts. Cilvēkiem pietika saprāta šīm pavēlēm vairs neklausīt. Bet tad mēs redzam Hēroda dēlu, Hērodu Antipu, un viņš dzīvo nožēlojumu dzīvi, iekāris, pārgalvīgi solījumi, tukšu dzīvi. Hēroda ceļš vienmēr beidzas ar Hēroda galamērķi vientulībā, bailēs un sabrukumā, un tas Kristus piedāvājums, advents piedāvājums ir piedzīvot prieku, dzīvību un mieru. Un tāpēc tas jautājums, ko cilvēkam vajag sev uzdot, ir, vai mans ceļš, pa kur es tagad eju, ved mani uz galamērķi, pēc kur es patiesi ilgojos. Un advent mums saka, izvēlies pareizo ceļu, kam tu sekos, seko Kristum. Nesako tam Hēroda ceļam, kas ved uz mazumu, kas ved uz kompleksiem, kas ved uz savstarpēju salīdzināšanos un nemitīgu nemieru. Seko Kristum, un caur to arī tava dzīve un tas mantojums un pat tavu bērnu var tikt svētīti. Tas ir advents aicinājums. Nolieksim galvas lūkšanā. Svētais mūžīgais Dievs, paldies, ka tu mums saki pāri mūsu nedrošībai. Es tev pieņemu tāds, kāds tu esi. Paldies, ka tu mums tuvojies, lai mūs pārspētu. Lai tevi sastopot, mēs katrs varam kļūt par patiesi lieliem cilvēkiem tevī. Paldies, ka tu mums atver citu mieru, kādu pasauli nepazīst. Un es lūdzu, lai pāri visam mēs katrs varētu būt tie cilvēki, kas to apzinās un piedzīvo, un ka mūsu dzīvi maina tā apziņa, ka tu mūs pieņem tādu, kādu mēs esam jau tagad. Mums tev nekas nav jāpierāda, tu zini visas lietas. Un tāpēc ar visām savām sāpēm, nedrošību un bailēm mēs nākam pie tevis, kā to darīja gudrie, un mēs tev pielūdzam. Mēs noliekam savu dzīvi, savu varēšanu un nevarēšanu tavā priekšā. Paldies, ka tu mūs pieņem tādu, kādi mēs esam, un tu mūs veido tālāk, jo tu mūs mīli. Par visu tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.